SIA Daugavpils satiksmē ievieš saules elektrostacijas un viedās enerģijas patēriņa pārvaldības sistēmas. Projekta viedo tehnoloģiju ieviešana un demonstrēšana pilsētvidē SIA Daugavpils satiksme mērķis ir paaugstināt uzņēmuma energoefektivitāti, samazināt elektroenerģijas izmaksas un mazināt ietekmi uz vidi. Saules paneļi jau ir uzstādīti uz divoēku jumtiem – Hārklu ielā 24, kā arī objektā Jātnieku ielā 90. SIA Daugavpils satiksme šo projektu īsteno uz 3 mūsu uzņēmuma ēku jumtiem. Tas ir saistīts ar SIA Daugavpils satiksmi nekustamā īpašuma optimizācijas plānu. Jau 2027. gada ietvarā mēs plānojam pāriet no 3 bāzes punktiem mūsu pilsētā uz 2, kas ir neapšaubām palīdzējis mums optimizēt izmaksas saistībā ar nekustamā īpašuma uzturēšanu mūsu uzņēmumā. Sagaidāms, ka saules enerģijas izmantošana ļaus palielināt pašu saražotās elektroenerģijas apjomu, samazināt CO2 emisijas un efektīvāk izmantot uzņēmuma resursus. Projekta kopējās izmaksas ir nedaudz vairāk nekā 151 000 eiro. 70% izdevumu sec EKII finansējums, bet vēl 30% ir uzņēmuma pašu līdzfinansējums. Tādējādi Daugavpils satiksme cer ne tikai padarīt savu infrastruktūru vidē draudzīgāku, bet arī samazināt atkarību no ārējiem elektroenerģijas avotiem. Projekts ir daļa no plašākas programmas, kuras mērķis ir ieviest viedus un energoefektīvus risinājumus pilsētvidē. Līdzīgi projekti ir pieejami arī citiem uzņēmumiem, kas var pretendēt uz atbilstošu finansējumu.